Skrindu dzimtes muzejā Vaboles pagastā viesojās īpaši ciemiņi kara ārsta un ievērojamā Latgales atmodas darbinieka Antona Skrindas atveses, kas atbrauca ciemoties uz Latviju, iekļaujot savā maršrutā arī braucienu uz Daugavpils novadu. Šajā muzejā Antona Skrindas mazmazmeita Karla ar vīru Staņislavu un bērniem Stefanu un Katrīnu viesojās pirmo reizi, un muzeja direktors Annas Lazdānas vadībā tas viņiem kļuva par brīnišķīgu ceļojumu dzimtes un latviešu tautas vēstures līkločos. Karla dzimusi Kanādā, bet šobrīd ar ģimeni uzturas Spānijā. Pēdējo reizi muzejā no Kanādas trimdiniekiem 2002. gadā viesojās Antona Skrindas mazdēli Andris un Viktors. Meitai īpaši svarīgi bija apciemot šo vietu Latgalē, jo tieši šogad Karlas tēvs Andris aizgāja aizsaulē. Skrindu dzimtes muzeja direktora Anna Lazdāne atzina, ka šis apciemojums bija ļoti noderīgs un interesants. Ar Skrindu dzimtes pēcnācēju palīdzību tika papildināti un precizēti dati par dzimtes ciltskoka jaunākajām pazarēm, iegūtas jaunas fotogrāfijas un atmiņu stāsti. Pētot muzejā skatāmās fotogrāfijas, Karla atpazina savu vecmāmiņu Leokādiju un par lielu pārsteigumu muzeja darbiniekiem nodemonstrēja no viņas mantoto gredzentiņu, kas rotājās Karlas pirkstā. Tā ir vienīgā lieta, kas man ir mantojumā no vecvecākiem. Kad vecmāmiņa jau sāka slimot, gredzentiņš viņai palika par lielu un sāka krist nost. Lai nepazaudētu to, viņa iedeva manai mammai, lai to noglabā. Tomēr mammai nejauši gadījās to pazaudēt. Ne pa jokam satraukusies un izmeklējusi visu māju, beidzot viņa to atrada iekritušu kurpē. Tad vecmāmiņa lika to atdot atpakaļ. Kad viņa nomira, gredzens nonāca pie manis, jo bija izskatā viņai vislīdzīgākā. Gredzens Karlai tika uzdāvināts īpašā veidā, kad līgavainis Staņislavs nolēma Karlu bildināt, kā sadarināšanās gredzeni to viņam iedeva tulpošās sievas vecāki. Tā kā Karlu bildināja virs Niagāras ūdenskrituma, ļoti uztraucos, lai gredzens neizslīd, jo zināja, cik tas ir dārgs. Stāstu papildināja Karlas vīrs Staņislavs. Lai gan Karla latviešu valodu neprot, tā viņai atsauca bērnībā dzirdētās skaņas, kad viņas vecvecāki savā starpā sarunājās. Par latvietību viņas mājās vēl liecina saglabājušās grāmatas latviešu valodā. Apburtie dzimtes liecību stāstiem un latgaliešiem raksturīgo viesmīlību Skrindu dzimtes atveses neslēpa, ka jūtas kā mājās. Šis ir saimes galds, pie kura šogadu laikā sēdējušas dažādas turistu grupas. Tomēr šodien ir sajūta, ka esmu piedzīvojusi brīnumu, jo pie tā tagad sēž daļiņi no šīs dzimtes, par kuriem mēs tik daudz runājām un stāstījām. Cienājot ar Latvijas rupmaizi un mājas plūmju ievārījumu, atzina muzeja saimniece Anna Lazdāne. Viesošanās Vaboles pagastā ciemiņiem noslēdzās ar Mukānu kapu un Skrindu dzimtes māju vietu apmeklējumu.